Čau visiem! Šajā video es vēlos ar tevi parunāt par 7 lietām, kas palīdzēs tev ieiet fotogrāfijas pasaulē. Tātad, sāksim ar pašu svarīgāko – kamera. Tev nav obligāti jābūt profesionālai fotokamerai, lai sāktu fotografēt. Tu vari to darīt ar savu viedtālruni. Jo mūsdienu telefoniem kameras ir tik jaudīgas, ka mierīgi tās var izmantot fotografijā. Otrā lieta – sāc vienkārši fotografēt. Ņem savu telefonu un iemūžini visus notikumus, kas notiek tev apkārt. Vai tā ir dārza ballīte, vai bērnu ballīte, vai omītes dzimšanas diena. Ņem savu telefonu un fotografē. Bet nevis vienkārši knipsē, bet padomā pie kompozīcijas, pie kadrējuma. Ja cilvēku lietas labajā pusē, kas ir kadra kreisajā pusē, vai vajag parādīt to, kas apkārt notiek, vai tā ir portretu bilde. Nefotografē savā acu augstumā, pietupies, aizej aiz kaut kā, fotografē caur zariem, piemēram, lai kadrs būtu interesantāks. Starp citu, te ir mans video 5 lietas, kas uzlabos tavu fotografiju. Noteikti noskaties, noderēs. Katrā ziņā ir jāsāk ar fotografēšanu. Mēģināt, mēģināt, mēģināt un vēlreiz mēģināt. Pēc tam skatīties bildes un domāt, kā ko uzlabot. Katrā ziņā ir vajadzīgs treniņš, un ar to ir jāsāk. Kā redzams, esmu atbraucis uz Zvārtas iezi. Pastaigāties, aprunāties ar jums par to, kā uzsākt savus gaitas fotografijā. Un vienkārši apskatīties, kas notiek Zvārtas iezī. Pirms lielā zelta rudens, kad visas lapas sakrāsosies. Šis ir viens no tādiem labākajiem spotiņiem, kur braukt un fotografēt zelta rudeni. Tā kā jā. Varbūt atradīšu kādu kompozīciju un kaut ko nofotografēšu. Kaut gan šobrīd ir vakar puse jau, kā redzams, ir apmācies, saulītes nav. Bet Zvārtas iezis vispār ir rīta spots. Te jābrauc uz saulēktu, jo tad saulīte apspīd kliņķis un sanāk foršas bildes. Tā kā nekas baigi episks man šodien nespīd. Bet, pastaigāties jau var. Laižam tālāk. Trešā lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, ir saprast savus kameras settingus un, protams, tos arī izmēģināt. Saprast, ko nozīmē portreta režīms, kā veidot panorāmas un citas lietas. Viena no labu un veiksmīgu fotogrāfu pamatā ir tas, ka viņš pārzina savu kameru. Viņš zina, kurā brīdī kādus settingus vajag pielietot. Piemēram, ja vienā brīdī ir apmācies un pēc 5 minūtēm sāk spīdēt saule, tev jāzina, kā savu kameru pārregulēt, lai uzņemtu perfekti apgaismotas bildes. Tas ir svarīgi. Tāpēc ņem savu telefonu, izurbies cauri visiem fotosettingiem, un tas noteikti tev palīdzēs. Garantēju. Priekā. 4. lieta ir mācīšanās. Šobrīd ir
pilns YouTube ar apmācības video, sākot no tā, kā fotografēšanas laikā, kas ir jādara, beidzot ar bilžu apstrādi. Vienalga, kāds tev ir skills un cik tu labs fotogrāfs esi, tev tāpatās jāturpina un jāturpina mācīties ir. Ja tu gribi iegūt zināšanas Latvijā, es tev iesaku fototelpu, ļoti labs pasniedzējs un sakarīgi kursi. Linku atstāšu tepatās zem video. Jebkurā gadījumā galvenais ir darīt un panākumi neizpaliks, jo tas ir kā visās jomās. Jo tu vairāk dari, jo tu vairāk arī sasniedz. Nu, es nezinu, cik lielam muļķim ir jābūt, lai gadiem kaut ko darītu un viņam vispār nekas nesanāktu. Tāpēc iesaku tev sākt fotografēt, sākt to pētīt, mācīties un noteikti panākumi neizpaliks. Bilžu kvalitāte uzlabosies un viss būs vislabākajā kārtībā. 5. lieta ir bilžu apstrāde, jo tā ir puse no uzvaras. Savas telefona bildes es apstrādāju Lightroom Mobile aplikācijā, bet tirgū ir ļoti daudz citas aplikācijas, kas dara tieši to pašu. Principā visas aplikācijas dara vienas un tās pašas lietas, tikai nedaudz atšķirās. Tur var būt izskats, podziņas, kloķīši un tādas lietas. Tā kā nokačā savā telefonā foto apstrādes aplikāciju un sāc darboties. Šodien ir otrdienas vakarpuse, un Zvārtas iezies, esmu pilnīgi viens pats. Neviena cilvēka nav. Ideāli. Nav tā kā saulainajās sestdienās. Ka tak pilns ar cilvēkiem ir. Jā. Forši. Vienam pašam tādu dabas objektu izbaudīt. Nu ko, rāpjamies augšā. Šobrīd esmu standarta spotiņā. Zvārtas iezī. Krauja diezgan laba. Ja jau te esmu, tad jau jāuztaisa vismaz kāda standarta bilde. Fotografēšanas mācību sākuma posmā vajadzētu izvairīties no dārgu aparātu pirkšanas. Jo iespējams tu vēl nemaz nezini, kas tev īsti ir nepieciešams. Starp citu, telefoniem arī ir nopērkami visādi gadžeti, kas uzlabos tavu fotografiju. Statīvi, gaismas, objektīvi un sazin, kas tur vēl visādi nieciņi. Tāpēc es tev iesaku ar telefonu fotografēt tik ilgi, līdz tu sapratīsi, ka tev kaut kas pietrūkst, tīri no tehnikas. Un tikai tad arī iepērc jaunu tehniku un apgreidojies. Jo nav jēga izmest naudu vējā un nopirkt kaut ko tādu, ko tu pēc tam neizmantosi, vai ne? 7. lieta ir eksperimentēšana. Fotografēšanas sākuma posmā fotografē pilnīgi visu. Tev vajag iziet cauri visiem fotografijas žanriem, sākot no dabas fotografijas, beidzot ar portretiem un suņu bildēm. Un tad, kad tu sapratīsi, kas tev īsti patīk, tad tu šo te virzienu varēsi izkopt un attīstīt. Un te es vēl vienu standarta kompozīciju Zvārtas iezī fotografēju. Standarta spotiņš.
Bet nu tāpat smuki. Es jau to cik daudz reizes esmu teicis, bet man ļoti patīk dabā, mežā. Forši. Forši vakariņš. Vakars ir izdevies. Kaut arī netiku pie bildēm, tas nekas. Noskatītu pāris kompozīcijas, nāk zelta rudens, tad jau braukšu fotografēt. Bet pagaidām pakojamies un laižam mājās. Paldies, ka biji kopā ar mani šajā video. Ceru, ka šī informācija tev bija noderīga un tu viņu arī izmantosi. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!